Labdien! Es esmu mācītājs Dzintars Laugalis. Un šie video, kas tagad būs, viņi ir par stiprinājumu ticīgam cilvēkam, kas ir citreiz mūsu garīgajā dzīvē, cik ļoti nepieciešami un vajadzīgi. Un man citreiz uzrunā Kristus vārdi, kad viņš saka, ne veseliem vajag ārsti, bet slimajiem. Patiešām citreiz cilvēki jūtas tādi, kuriem vajag Dievu palīdzību, vajag kaut kādus vārdus, kas stiprina, vajag labas domas, kas visu dienu pavada. Un tad varbūt ir kaut kādas brīnišķīgas labas domas, kas var palīdzēt jums, mīļie draugi, garīgajā ceļā. Un šī pirmā doma, pirmai reizei, pirmai mūsu sarunai, ir ielaist Dievu savā dzīvē. Un tas patiešām izklausās bieži vien no tādas evanģelizācijas, kas citreiz notiek, kad ir svarīgi pieņemt lēmumu, atdot savu dzīvi Jēzum, bet patiesībā šie brīži ir ļoti, ļoti būtiski cilvēka dzīvē. Kad cilvēks nolemj, es tagad savā dzīvē sekošu Dievam. Un citreiz es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, pirms es izēju no mājas, es sev uzlieku tā kā tādas bruņas, lai tad, kad es satikšu kādu cilvēku, kurš man pateiks, ko sliktu, lai tas viss man iet pāri. Un tad cilvēki citreiz šās bruņas aizmirst noņemt. Un tā visu dzīvi staigā kā tādi bruņinieki. Ja? Un tad, bet arī notiek citreiz arī tas pretējais efekts, ka nekas labs arī tā cilvēka dvēselē neienāk, jo šīs bruņas lokalizē un pilnīgi tā kā nosedz visas pieejas cilvēka dvēselē. Un cilvēks tāds nobruņojies arī tāds savā pozīcijā dzīvē arī paliek. Un labi vārdi Bībelē ir, kur Atklāsmes grāmatā augšām celtais Jēzus saka Jānim, viņš saka, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Un tālāk viņš saka, kas atver durvis, pie tā es ienākšu un turēšu ar viņu mīlestību. Un viens ir stāsts Atklāsmes grāmatā, ko tas nozīmē, bet viens ir tas, ka tas varētu arī nozīmēt kaut ko tādu, cik svarīgi ir, kad mēs, piemēram, dienu iesākam ar to, kad mēs atveram savas durvis Dievam. Ka mēs atveram savas durvis Dievam. Vai arī, piemēram, cilvēkam, kurš līdz šim ir tā šaubījies, vai Dievs vispār ir. Ja Dievs vispār ir, vai Dievs ir manā dzīvē? Ja Dievs ir kaut kur manā dzīvē, vai es tā varu ar Dievu kopā savu dzīvi dzīvot? Un vēl kas ir, jūs varbūt esat ievērojuši, ka dzīvē citreiz ir tādi būtiskie lēmumi, ko mēs dzīvē pieņemam. Viens būtisks lēmums, piemēram, ir, ka puisis nolēma, ka es jau meiteni mīlēšu. Vai arī, kad mēs pie altāra sakam jā, kad mēs tagad precēsim šo meiteni, šo puisi, vai arī, kad mēs kļūsim par krustvecākiem, vai arī kā citādi. Vai arī, piemēram, cilvēks tikai saka, šo lietu es nekad nepiedošu. Tas ir kaut kas, ko es nevaru piedot. Vai arī kaut kas tāds, kad es to, ko tas cilvēks man pateica, tas ir tik kaut kas ļoti vērtīgs, ka es to ņemšu līdzi savā dzīvē. Un tas ir tādi dzīves tā kā pamatlēmumi. Un garīgajās lietās tie ir ļoti, ļoti svarīgi. Un bieži vien viņi atstāja uz dzīvi ļoti lielu iespaidu. Un garīgajā ceļā viens no tādiem pamatlēmumiem ir, ka mēs sakām Dievam, es tagad sekošu viņam, es sekošu Kristum, es tagad ticēšu viņam. Jo līdz tam ir tas zināšana līmenis. Es kaut ko zinu par Dievu, es kaut ko zinu par Kristu, man tas dzīvē kaut ko nozīmē, bet ir kaut kāds tāds brīdis, kurā es atveru savas dzīves durvis Dievam, kad es saku jā Dievam. Un šie brīži ļoti, ļoti svarīgi. Un tas ir tāds brīdis, kad cilvēks nonāk pie lēmuma, es ielaižu Kristu savā dzīvē. Svētā Terēze no Kalkutas, kas ir pazīstama, viena no tādiem pazīstamākajiem svētajiem mūsdienās, viņas dzīvē ir bijis viens tāds svarīgs, viens no tādiem izteicieniem, kas viņai bijuši būtiski, nāc, esi mana gaisma. Un tas ir arī kaut kā cilvēkiem garīgajā dzīvē ļoti svarīgi, ka mēs arī tā pasakam Dievam, pasakam Kristum, nāc Dievs, nāc Kristu, esi mana gaisma.
manas dzīves gaisma, manas attieksmes veidotājs, un tas ir ļoti būtiski. Tas var kaut ko ļoti svarīgu palīdzēt. Es esmu tā pateicis savā dzīvē, un es varbūt varu katru dienu sākt ar to: nāc Kristu, esi mana gaisma.